Patīk. Laik. Visu laiku vajag Līdz gājāt. galam. Tā tev patīk. Lai es idu pušu. Or you can take it in your own hand. Tu tikai Es galvenais. šitās grāmatas. Tur sēni. Dragā tikai, bet tā, lai tev patīk. Jā. Perfect. Lieliski. Bravo. Es man liekas pats labākais. Tu vispār esi darījis, gadījis, pēc kā es reāli rēt un uz brīdi aizmirsu. Man ķermenis ir notieps pirmo reizi pēc viņam mēnešiem. Nenormāli rēt. Aizmirst. Nu, bet kurš tad var pateikt? Es varu pateikt. Trūk jūs saka. Ho. Nē, bet es teiktu, Viņam pārņem. No bird source. Again. Perfect relation. Daudz sieviešu žurnālu. Jo tas ir tāds labs visās valodās. Kas tur noticis bija? Exactly. Mistika. Exactly, to mēs. Kopā ir viena pilnīga būtība. Kā to dari tu? Mēs visi esam lēlas, tikai es esmu lēla, kas var redzēt visu. Nesanāca tā, ka lai būtu ideāls muzons un ideāli dziedāšana. Viņš vai nu viena vai otra. Jā. Bet tu vari visus vecos joks rakt augšā daudziem, tas būs pirmo reizi. Pāpo atskula priekšsvēra ielās uzsarotās. No. Tomata lukata, au. Peace, Letoni. Yeah. Trīskāršais. Grāmatdarbs. Papīrs ūsās saķēries. Jā, viņš jau patiesībā bārdi, viņam nav sirma, tie putekļi no papīra. Bet pagaid, sanāk papirosi, tas sanāk sarkanais papiņš, jā? Itāliski. Paparosto. Vai jūs zināt tādu komiks tālu kā Arne Anka? Dufiduk? Tas ir Zviedru. Čārlis Kristensens, viņš viņu zīmēja. Zināmās laika posmos un tādā garā. Šis tas šitā. Un Davids, ka vienā brīdī Disneys teica, pagaid, nu tā taču nevar būt. Un viņam uztaisīja, tā kā saka, nu pagaid, tas šis tās drausmīgi līdzīgi vaiprātā. Nu, tā galīgi, nu. Ja pa Donaldam līdzīgi? Kaldu? Donaldam līdzīgs vai kā? Jā, pārāk līdzīgs Donaldam. Un līdz ar to viņi vajag slēgt ārā, un tā taču nevar rādīt cilvēkiem šādi te. Jo, pirmkārt, viņš ne tikai to, ka viņš ir ārkārtīgi vizuāli viens un tas pats, bet viņš nepārtraukt valkās kaut kādu krogu, kur viņš sēž kopā ar krīlē krokodīlē, un tas stāst viņam dažādas
dzīves reālīs un ironiski un ļoti sarkastiski par to visu smējās. Tas galīgi nav pareizi, tā nedrīkst būt jāklapē ciet. Kā Džeks, kā viņš rīkojās, kā viņš ir izcinājuši jautājumu. Tad ir komiksā tā pīle, Arne Anka, ja, tā pīle. Un tas Donalds Ducks saucās Kalle Anka zviedriski. Un šitais ir Arne Anka. Tā kā, baigi līdzīgi nedrīkst tā nevar palikt. Viņš ir komiksā, viņš aiziet uz plastiskās ķirurģijas kliniku, čūtais plastisko operāciju, tas nenormāls spits knābi, galīgi nav līdzīgs vairāk. Tā tas notiek kaut kāds gadu. Ja reiz var dabūt plastiskās ķirurģijas sponsoru līgumu, kaut kāds klīnikas tur ielīmēt iekšā tajā komiksā. Labākā klīnika Stokholmā. Taisnieka nābji tur. Vai nezinu. Mazie žokļi. Lielie pupi. Kā viņš izskatās, ja? Viņš šitā te viena no tipiskākajām bildēm. Viņš izskatās, praktiski tipiski Donalds būtībā, ja tā pastāst. Un jāviļ kņuļā, tas mūsu zināšākajiem lasītājiem uzreiz ir skaidrs, ko tas nozīmē. Mūsu multilingvālajiem. Anyway, tātad. Kas notiek tālāk? Ar to tas tās nebeidzās. No. Pēc tam, tad, kad viņš ir šitādā veidā izpildījies, jā, tur. Tā taču nevar turpināt. Pēc kāda gada, kad viņš ir staigājis ar to knābu, un es meklēju, kur ir tā bilde, kur uzzīmēts ir tas knābis, kāds izstāst, ka viņš ir plastiskās operācijas. Ir savādāks tāds spicais. Atkal jau vudīs, ne, uzreiz. Jā, vai ne? Džeks uzreiz, pēc kaut kāda gada, kamēr komiksā viņš par to ir runājis, viņam citi karakteri saka, tu izties labāk veco knābu. Viņš paņem uzliek mākslīgo knābu, un viņš izstāst precīzi tāpats kā pirms tam, tikai ir bantīts šitiem te, kas viņš sasniedz aizmīt. Atzība ir rubrikas. Tas te būs. Bļā, jebal. Nahuj. Starp citu, tagad 23. rīt Briežkalnā norisināsies Hill Climb. Baigi tālu no Tukuma, 200 km kaut kā tā, es gribētu aizbraukt. Tālu. Nav nekad redzēts šī tāds prikols, kur viņi te kalnā brauc augšā tiem bagījiem močiem. Latvijā jau viņas nav kalnu, kuros braukt augšā. Bet kur bija? Viņiem jau tur tāds 100 metri pietiek, galvenais jau ir tās stāvā siena, tur jau tas cīniņš vairāk. Tur es pat pieļauju, kad pat pa 50 metriem augstāk viņi nebrauc, galvenais ir tas stāvums, tā siena, ko pievarēt. Šitāds? Tas bija seksīgs ļoti. Tev bija storijas par to, vai tev nebija storijas par to? Man par to bembi tā baigi, nē. Es domāju, tu braukt kaut kādā savā izbraucienā. Krepicam bija 6. sērijas bēmas, tas bija labs, jā. Bieži lūz, bet laba mašīna. Drifts arī kā ir izmainījies, bija aizbraucis. Es nebiju bijis driftā reāli no skolas laika. Tas ir gadi, 15 plus mīnus, vairāk pat varbūt. Nebija bijis driftā kādreiz, ka viņš tur sākās, jā, kaut kādā tajā 2007, 8, 9, man liekas, kaut kad tad sākās pa lielam Latvijā. Tad brauca tādām puslīdz ielas mašīnām, viens pazīstams pat no Kandavas brauca, viņš 5. bembīti izravēja salonā ārā, viņam bija automātiskā kārba vēl, visi ņirdza pa viņu tur, bija reku muļķis no laukiem ar automātu un iekabināja visiem tur 2., 3. vietu mierīgi ņēma. Tagad jau tur tādas mašīnas viņiem, tie standarti mainījušies, un 2010. gada, cik es tur skatījos, ir baigi pamainījies, un visi tie vecie braucēji, kas brauc toreiz ar tiem ielas mašīnām, tie nemaz tur nav tajos sarakstos, viņi nevar pavilkt noteikti finansiāli. Domāju, tāda mašīnīta uz 200 štukām vismaz maksā.
Tas būtu rēcīgi, ja būtu jaunais standarts, būtu ar jaunām gumijām, kuras nedilst. Drifts tāds. What the fuck is going on? Polē, nekas nenotiek. Jā, vairāk jau tur tie drošības apsvērumi pamainījās. Viss tās drošības dugas iekšā, tur kaut kādas kastes, automātiskās dzēšanas. Vienam tur bija riepas aizdegās. 2 reizes pat aizdegās. Tā deva visu. Austrālijā šis te gumijas vilināšana ir tāds reāls čempionāts. Burnauts, jā. Jā, tieši burnauts, nevis driftings, bet tieši burnauts. Ja viņi paņem parasti jūdz ar V8 motoru, jā, šo te flatbed aizbugurē, un tādu, kurš ātrāk nostulnās tur to līdz tai degšanai. Tur čempīts notiek baigā cieņām. Tāpēc te viss te pērk to uz ielām arī. Tas saucās hūning, jā, hūns. Viņi kaut kā aizbrauc uz kaut kādu rajonu, kur zina, ka mentiem visgrūtāk tikt ir, vai visilgāk tas, jā, kopš izsaukšanas. Un tad tajos mazajos mikrorajonos, tu svīliņ to gumiju, tad nākamajā brauc, ka skaties tas melns asfalts visur. Patrako, jā. Mamīšiem arī patīk šitas te burnautiņš. Tāpēc, ka tā V8 kultūra ir ļoti spēcīga, līdz ar to tu vari to, zini kā, atslēgt traction control, ieliec tur, kurā tur otrajā laikam vai whatever, kurš tas silināmais rops, kur kārbā visvieglāk nomainīt. Jā, bet driftiņš baigi labs, ātrums labs, viss kruta. Pašā pamatā tam jau ir būtībā vibrācijas, vai ne, kad tiek iekustināts un tu viņi tev izkrāt ritīgi braucot. Un par to tēmu mums no lasītājiem bija visvairāk vēstules tieši šī sakarā, kur prasīja par vibrācijām, ko izraisa arī tā skaitā mūsu tās grupas, ja, jo, teiksim, mēs komiks paši, mēs rakstām viņu jau 25 gadus, bet mēs visam nesen uzzinājām, ja, kas komiksā ir ļoti maz atspoguļots tas, ka galvenajam varonim vienam, ja, viņam ir arī savu grupu, kurā viņi tur ap 2 kopā spēlē, un vēl ir papildus vēl viens ekstra tēls, tātad vēl no komiksā, kas neiegāja, kur vienkārši nebija pietiekami daudz tās vietas, un bija ļoti patīkami daudz atsauksmes tieši pa grupu un pa mūziku, viņiem ļoti patīk, viņi prasīja, vai ir vēl kaut kas vēl, ko no muzikālā var dabūt. Mums kā reiz, papildus pie Greatest Hits ir klāt tagad vēl ir bijis tāds viens assignments, ja mums bija izsaukums grupai, un šeit es padalīšos ar rezultātu, ko grupa ir izbraukumā, ko ir dabūjusi gatavu. Billy Swagman camped by a billabong under the shade of a coolabah tree, and he sang as he watched and waited till his billy boiled. Who'll come a waltzing Matilda with me? Die Gedanken sind frei. Wer kann sie erraten? Sie fliegen vorbei wie nächtliche Schatten. Kein Mensch kann sie wissen, kein Jäger erschießen. Es bleibet dabei. Die Gedanken sind frei. Izstāsts par to, ka tiek pasūtīts dažādās valodās. Tātad svarīgi katrai visvairāk raksturojošo dziesmu. Die Gedanken sind frei, wer kann sie erraten? Sie fliegen vorbei wie nächtliche Schatten. Laba māsiņa šitā. Nākļūdens ablēznot Latviju, bet nepūlies, necenties tā. Man viņa ir viskaistākā tik un tā. Širokā strana moja родная, много в ней лесов моей. Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек. Galvenais mikrofons saldējuma apelītē bija. Jā, lai būtu ko nolaizīt. Jā. Un šis nāca viss logo, šis jau viss tā pilnīgā apstrādē, jo kā jau viss dzīvē pierast, nekas nepārdzīvo saskara vācu valodu. Un tur procesā pilnīgi izmainījās pilnīgi viss grupas nosaukums. Tā, jau varētu tā kā izšērot tā kā pareizo ekrānu. Dīgīs atnāc. Un viņš tagad saucās nevis parasti planētas, ja, bet debesu ķermeņi, jo tur ir daudz dziļāk doma, ka tas ir ļoti debesšķīgs ķermenis arī varbūt. Un sviesmaizīte. Aiziet. Das Himmelskörpers
Butterbrötchen. Kommen aus Berlin. Schneller, du bist eine Atombombe. Ja, das ist fantastisch. fahren aus Berlin. Wiederholvorspiel. Sātīgam brauksim, kaklā līdz ausīm, puncīm man tika, kēks romantika vasars. Favorīta divas. Keiks romantika. Divas vīns, serenādi divas vīns, sarkanā gaisma tumsā spīd, nemaz nevajag uzturīt, ej, pusī. Klusi pienāk usī, visi uz to pusī, tapās gaļi klusī, jūsi busi dusī, mūsi dusī, jūsi lusi plusī, dildi oldi gudī, stumdi tudī sudī, sabriedusī, uzbrīdusī, pie pampusī, tu slem nampusī, pēc gadiem pupi, tev ir jauni pupi, baigi spēkie pupi, riktīgi labie pupi, pilnām rokām pupi, fantastiski. Cik es tur laimīgs arī dancoju. Pārvēršu merglī, viņus mērķi, viņai patīk abi, viņai patīk iekšā satikt, nevajag to sūdu, nē, nu, ja patīk, tad jau patīk, šīs mēģi no vājas, tagagā bez apstājas, tu kamo, no tā, ka to, tu kamo, kam salūdz, jums sakat, māk kungs, es saku, vēl būs, varalo zinot, jābeidz sist, vairāk nevar ievilkt, cik var sist, iekšā vairāk skābes, gribas visu, nu kā var būt tik labi, ir tik forši šīs, jaunais sūds ir tāds sūds, ka vecais sūds ir baigi labais sūds, un tāds mūlis, ir svaigs manis top palī, vai zēbalī, pilnīgi svaigs vājs, normāls barbārs, aksadī. Schneller, du bist ein Atombombe. Nevajag to sūdu. Uz pabārdu jebāli līdz ceļiem. Atklāju, atvēršu, aizmēšu, atlūšu, atrupī, atklīšu, matrupī, atmodos, attopos, atskatos, atceros, atveros, aizvedos, aizvesos, laizvesos, apstāvos, atgriezos, atkārtojos, pils pīcīts, pīc tavas dalogā, līdz galam dragā, vēl tikai trakāk, pašiem gādziem viņai, vajadzēja pamijā! Schneller, du bist eine Atombombe. Ja, das ist fantastisch. fahren aus Berlin, das ist doch zu viel. Wiederholvorspiel. Mēcu sāniņš, ticu māniņš. Vai, kāds tev liels krāniņš. Jāpāk visu man viņš. Don't forget to remember to lick your fingers after this beat sticks. Don't forget to remember to lick your fingers after this beat sticks. Lieliski. Pazaudēti ieraksti. Sabriet! Pieaugusī, uzglīdusī, pieaugusī, piepampusī, piekampusī, piedampusī, ampampusī, pamtu slēm nampusī. Slēm dankpusī. Piepampusī. Pārbērzusi. Piepampusi, sapērzusi vienu pusi. Un tad tu klusi uz otru pusi. Tā, kura vēl nav sapērzusi. Jā, labs. Vajag labs. Jāgaid, ka būs koncertūri, jāaiziet uz kādu koncertu. Obligāti. Biļetes jāsāk jau īstenībā iepriekš pārdošanā. Printēt. Var printēt un tirgot jau. Protams, ka Balto acu klubu šiem te biedriem priekšrocību biļešu pirkšanā. Jā, viņi var pa dubultu cenu dabūt. Ātrāk. Un jautājums uzreiz ir, kas ir tīpas assignment, jā? Nu, te mēs arī īsti nevilksim garumā, visi atcerās saits, ne, kur var aiziet uz saitu un klikot cauri.
Bet saitām notiek rebrandings, un tas es vienkārši nevarēju sagaidīt. Šodien, kad es ieraudzīju tos jaunos updates, es domāju, man jādod arī, jums ir visiem ir pieejami, tas ir ekskluzīvi klubu biedriem, nekad nekur neagrāk nevienam, nekad nekur vispār. Jaunais saits. Nice. Tātad. Tev var klikšķināt, un uzreiz var ar skaņu. Pēc klikšķiņa būtu jādzird. Jā. Man apakšā, protams, var spēlēt šitās tēm. Hītas. Piesaistītās. Nice. Jā, un tad, kad uzbrauc virsū uz valodas. Who come a waltzing Matilda with me? Un? Man viņa ir viskaistākā. Who come a Kas tas pa saitu ir? Dix.lv? Vai nē? Jā. Dix.lv? Man tā nerādās, es iegāju iekšā. Jā, bet vajag uzrakstīt pēc tam /newmoon. Tā kā jauns mēnesis. Iespējams būs arī mielaus. Tas ir tik. Un tad šeit. Kas tad tas ir? Haid. Un, ja var redzēt, ka šitais te tā kā refrešo, tad mainās arī karakters. Būtībā tā ir tāds bezgalīgs spēle. Un tāds pilnīgs addictions, ka tu nekad nezini, kur viņš parādīsies un cik reizes. Un kas būs nākamajā reizē. Smalki. Un tad, Man viņa ir kad mēs ieejam tajā jaunā lapā, tad dabiski, tā, ka mēs nezinām. nāk rudens apgleznot Latviju, Skan dzirdēt? bet nepūlies necenties tā. Jā. Man viņa ir Who come a waltzing Matilda viskaistākā with me? tik un tā. Un tagad Once a ieiet jolly Latvijas swagman saitā. camped by a billabong under the shade of a coolabah tree, and he sang as he watched and waited till his billy boiled. Who come a waltzing Matilda with me? Otā. Nice. Tad šitas ir tas, ko tu, Jā. pie kā tu šancēji tik aktīvi. Smalki. To es tikai šodien atklāju, man tikai šodien uzrādīju, kad viņi gatavs par kalbu. Tas par to spēli, tas vispār nebija zināms. To mēs tikai šodien atklājām. Jā. Visi Vajadzētu adikti, uztaisīt to spēli, zin kādu, tā kā, pagaidī, kur ķer oliņas tikai, ķertos. Jāizdomā, kas tur simbolizē šo te komiks. tev, ka tikai ķertu dūmiņas. Tur pa to Ķer ekrānu dūmiņu. krītis laiku, un tad tu tik... Ar dūmiņas. Vai taurenīšs? Arī pie pam pusī. Piepampušs taureņs. Kā par tava taureņa reni es savu šlongstieņu štangu sliedi slidināšu. Tajā tur, pagaidī bija taču tāds renes. Tur vajag 2 taureņa renes. Un pa viņām... 4. Pirkt lejā. Vai 4? Jā, 4 bija pareizi. 4 bija. 4 taureņi. Lai katram pa 2. 4 taureņa renes. Tad, kad mēs taisam jaunu lapu arī, jā, un tur, kā jau parasti, iepriekšējā lapā mēs nemaz neizgājām cauri, bet te būs visiem jāskatās pašiem un jāpauza baigi līdz mums. Mēs tā īpaši nepaspēsim izanalizēt visus tos, bet jau kāds kaut ko ierauga interesanti. Jo šitā ir tā lapa, kurā mēs tagad ejam ārā. Kā redzams, visādi kino un saskāršanās ar rietumu kultūras visiem kabel televīzijas kanāliem. Orion. Tāda ieteikumi redzam, un mēs ejam iekšā jaunajā lapā, droši. Jaunajā lapā droši. Grūti tik iekšā.
Te mums ir logo bija skolas laikraksts Ritmi, kuram tik domāts jauns logotips, kā to varētu izdomāt. Skolas laikraksts nosaukums bija Ritmi? Tas bija Limbažu trešā vidurinē. Nu, es saprotu. Jā. Un vecā klasa gāja prom, jau nebija jāsāk. Mēs bijām, es domāju, mēs paņemsim to nosaukumu, un tad dabiski tika domāts jauns logo. Beigās viņš nosaucās pavisam savādāk. Aritmija. Skolas maize. Pozitīvi. Un te bija ceļojums uz Hāgu, kas ir atsevišķi leģenda par sevi. 51. Urā. 50. Vai tu 51? 50. Jā, nu tad 50. Taču pa mašīnā. Jā. Man liekas, ka jā, ka 49. bija iepriekš. Rūt, mēs ļoti daudz paspējām izrunāt šī pārēdē. Vai grib ļāpis, nu? Plātīzer. Tā, epizode numur 50. Ar drusku mazas palīdzības no draugiem. Palīdz man izvēlēties man jauno mašīnu. Es būšu Raivo, jā? Nu jā, reku džins arī ir to jau es parasti. Tā. Audi, lēdz dīzels. Degviela pa brīvu, mani kontakti. Kāds teica auto? Hugo, ko tu iesaki? Cadillac Coupe de Ville vai Smart 4x4? Zini, kā vajag? Mašīnas ir jāmeklē tajā internetā. Herberts vinnēja biļetes uz kino, sērfojot pa tīklu. Jā, internetā var atrast visu. Visu? Nē, tu maldies. O, Gabriela, cik esmu bijis internetā, redzu tikai Kails meitenes un automašīnu. Man liekas, ka džins neko citu nestījās. Viņš tikai... Esat redzējuši to filmu Borat? Jā, nepatīk man īpaši. Jā, bet es atcerējos tur tā epizode vien bija laba, kur viņš gāja pirkt mašīnu, pusī magnētu viņam. Pusī magnēts. Kur tad ir tas pusī magnēts? Tā bija labi. Tas bija labs moments, jā. Tā. Switch to the English, please. Episode number 50. With a little help from your friends. Help me pick my new car. Audi. Cheap diesel. Fuel for free. I have contacts. Someone mentioned car? Wow. Do you suggest Cadillac Coupe de Ville or Smart 4x4? You should check for cars on that internet. Herbert won some tickets while surfing that thing. Yeah, the net could do the trick. Yesterday I checked out the internet and guess what? There's nothing else on it but naked chicks and cars. Es gribētu pievērst uzmanību tam vārdam. Cars with pussy magnets. Internet here is pēdiņās ielikts, jā, tāpēc, ka tajā laikā tas bija kaut kas ļoti jauns. And surfing that thing was also, tāpēc viņš bija pēdiņās, jā, un tā kā šis ir ļoti veidīgi piesaistīts laikam 2004 komiks. Īpaši angļu versijā, jā. Un latviski savukārt bija tieši tas pats. Yep. Tikai Latvijas. Help me pick my new car. Audi. Cheap diesel, fuel for free. I have contacts. Episode 50. With a little help from your friends. Meanwhile. And action. Nice one, Gabe. I know, right? Help me pick my new car. Audi. Cheap diesel. Superman. I have contacts. Someone mentioned car? What do you suggest? Cadillac Coupe de Ville or Smart 4x4? You should check for cars on that internet. Herbert won some tickets while surfing that thing. Yeah, the net could do the trick.
Yesterday I checked out the internet, and guess what? There's nothing else on it but naked chicks. Tas bija tas senais. Help me pick my new car. Audi, Audi, Audi! Cheap diesel, fuel for free. I have contacts. I have contacts. All right, I'm in. You should. Tas bija tas, un ko mēs taisījām. Kurš tas viss notiek? Brīnišķīgi. Šis ir tā. Episode 50. With a little help from your friends. Can you? Ir. Episode 50. With a little help from your friends. Au, tiken. Episode 50. With a little help from your friends. Meanwhile. Episode 50. With a little help from your friends. Meanwhile. Help me pick my new car. Audi, Audi, Audi. Cheap diesel. Fuel for free. I have contacts. Someone mentioned car. Jā, cheap diesel, tas arī bija tajā laikā. Gāze tad vispār bija cik ārprāt. What do you suggest? Cadillac Coupe de Ville or smart 4x4? You should check for cars on that internet. Herbert won some tickets while surfing that thing. Yeah, the net could do the trick. Yesterday, I checked out the internet, and guess what? There's nothing else on it but naked chicks and cars. Story. Tā arī bija. Jā, nu ko, kungi? 50. epizode. Ar drusku mazas palīdzības no draugiem. Un tagad, starp citu, Janka kaut kā... Palīdz man izvēlēties manu jauno mašīnu. Audi, Audi, Audi! Lokālos arī nerāda tagad, ja tur kaut kā ķibeli. Es teicu Audi. Vēlreiz, ko tu saki, es baigi nevaru dzirdēt, kad teksts jāpakšā. Lokāls arī tagad nerāda, jo pēc 30 minūtēm neparādījās, kad pārslēdzās. Jā, nē, tāpēc mums arī tā daļa nebūs. Mēs pabeidzam video un ar to arī mēs beidzam. Hugo, ko tu iesaki? Cadillac Coupe de Ville? Vai zini, kā vajag? Mašīnas ir jāmeklē tajā internetā. Herberts vinēja biļetes uz kino, surfojot pa tīklu. Palīdz man izvēlēties manu jauno mašīnu. Jā, internetā var atrast visu. Visu? Nē, tu maldies, o Gabriel. Cik esmu bijis internetā, redzu tikai kailas meitenes un automašīnas. Vai ne? Bet